Labrīt, puiši meitenes, tad ātrais rīta Dieva vārds. Skatāties, lasu Galatiešiem un skatos, piemēram, par tiem pašiem, par visu laiku nāk prātā viens piemērs, ja, teiksim, kāds pasauktu. Saprotiet paši, ja kāds teiktu, nosauc kādu viltus mācītāju, kas sludina par labklājību Amerikā, uzreiz ir Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, tur visi krefo dolāri un kriptodolāri un šitie te, un uzreiz ir vesels bars, ja, visi šitie te sātanisti. Naudas kārie un nebībeliskie, nekāds labklājības evaņģēlijs nav, bet tie visi redz uztaisa sev par labu, un sātans ir autors un apmāna cilvēkus, un te tik bliež, un vieni pamuļķīši no skatuves sludina, un vieni pamuļķīši tikai samet ziedojumus, tad abi kopā ir pamuļķīši, gan kas sludina, gan kas klausās. Latvijā tāds ir Allans Parijāns, un skatāties, kur Galatiešiem Bībele runā par to, ka cilvēki ir tajos laikos tādi bijuši, un šodien nav jābrīnās no vienas puses par tādu Parijānsu, kad viss turpinās. Un ko rakstu autors saka, es brīnos, tad iedomājieties, jā, tas ir jābrīnās, tas reāli ir jābrīnās, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristus žēlastībā un nododieties citam evaņģēlijam. Ja? Tad skatieties, Dievs raksta, ka Pāvils brīnās, un tas tiešām ir tik fiksi 5 sekundēs, ja? Jo šie naudas kārie, kas sludina, un šie naudas un mantas kārie, kas klausās, kas arī grib šokolādē dzīvot, ja? Jo tāpēc, ka tur sanākuši kopā ir gan uz kanceles, gan zālē naudas kārie, mantas kārie ar neatjaunotiem prātiem, kuriem nav Kristus prāts, kuri nepazīst Kristu un kuri nepazīst evaņģēliju, kurš runā par mokām, nāvi un ciešanām, nevis par labklājību un veselību un baudām, ja. To tikai mēs visu gribam un esam pievilkuši sev klāt, un uz to mēs ejam un mēs pārveidojam to evaņģēliju. Kur raksti saka, ka nododoties citam evaņģēlijam, bet cita evaņģēlija nav, redziet, bet cita evaņģēlija nav. Tātad Parijāns sludina tādu, kurš neeksistē, un viņš ir sātana kalps. Tālāk teikts, ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Tātad Parijāns musina, sagroza. Un vēl citās rakstvietās daudz par to ir stāstīts, ka viņš sludina, lai iegūtu savu labumu, lai savu labumu, savu naudu, savu peļņu, ja? Te teikts, bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas, lai ir nolādēts. Ot redziet, kur Allana Parijānsa Jēzus šodien. Jūs teiksiet, bet viņš dzīvs, viņš staigā, viņš nav nomiris, viņš vēl joprojām sludina un velk pakaļ kājas, kā saka, uz Unijas ielu, vai kur viņš tur sludina, ja? Bet raksti jau saka, jau spriedums pār viņu ir pāri. Viņš neiet ne uz kādām debesīm, viņš nav glābts, viņš nav piedzimis no augšienes, viņš nepazīst Jēzu, jo raksti pasaka, Allans Parijāns un visi pasaules labklājības sludinātāji ir nolādēti. Tātad lūdzu Galatiešiem 1. nodaļā skaidri un gaiši ir pateikts, jo ir tikai evaņģēlijs, Kristus evaņģēlijs, un tas neietver nekādu labklājības, ja? Mēs varam izdomāt tulītās, viņiem ir labklājības evaņģēlijs, veselības evaņģēlijs, šitāds evaņģēlijs, viņi visu pievilks klāt, jo tāpēc, ka grēcīgie šie cilvēki, iedomājieties, ja viņi būtu pirms Parijāns un zālē sēdošie būtu piedzimuši no augšienes, viņi saredzētu to, ka nav tāda labklājības evaņģēlija, bet sātans atnāk palīgā šiem naudas, mantas, baudas, miesas kārajiem, neatjaunotajiem prātiem un iečukst. Un sātans ir autors, un viņš ir atnācis kā gaismas eņģelis, un viņš ir uzbūvējis, un tie ir noticējuši un labprāt, un Bībele saka, ka jūs tik viegli, ja citur vēl teikts, ka viss tik ātri, tik viegli, tik ātri, tad lūdzu, neatjaunotie, neviens nav piedzimis no augšienes tajā kantorī, ko kā konkrēti šobrīd Latvijā izteiktākais naudas kārais grēcinieks, kas sludina no kanceles, ir Parijāns. Un kur raksti saka, viņš ir nolādēts, Dievs viņu nolādējis. Kāpēc viņš šodien vēl ir dzīvs? Šodien dzīvs, lai pateicās Dievam. Ja viņš šodien nenožēlos, viņš var līdz sestdienai neizdzīvot, jo Dieva lāsts ir pār viņu.
Vot lūdzu ar visu Jēzu, ar visu Kristu, jūs tur teiksiet, vai Jēzus laiki, Dieva žēlastība, nē, Dieva dusmas un bardzība un lāsts ir arī šobrīd nekas nav mainījies. Jēzus vēl jau vairāk rekur lūdzu, ja? Jaunās derības laikos pasaka, jūs esat nolādēti.